kas apbraucot Latviju ir brīnījies, nosaucot latviešu tautu par Latvijas brīnumu. Es necitēšu viņa tieši vārds vārdā, bet viņš pateica to tādu, ka bija daudz lielākas tautas, kuras dibināja lielas impērijas, un tās ir pazudušas jau no zemes virsmas. Bet latviešu tauta, maza tauta, ir saglabājusi savu kultūru, savu valodu, un tūkstošiem tautas dziesmu. Viņš brīnījās to spēku, kas toturēji ļāva izdzīvot latviešu tautai pie tās varmācības, kas bija Krievu okupācijas. Es runāju, tas bija pirms 1918. gada. Tas bija saprotams tai laikā. Tie bija ienaidnieki, un mēs zinājām, kā ar viņiem rīkoties. Šodien esam tāpēc pulcējušies, ka ar savu rīcību šo žestu parādām, ka norobežojamies no 4. maija režīma. Nu jau var teikt, kam ir asiņainas rokas. Tas daudzās partijas, kas ir savairojušās kā sēnes pēc lietus, vispārējāk būtu vispār izdzenāt, un jo ātrāk, jo labāk. Patreizējā vara cenšas mums ar jaunistatiem politiķiem, tā skaitā arī, kas sev dēja par nacionālistiem, aptumšot mums prātu. Iedomājieties, ir Laterna. Kad tu ņemsim šo pašu? Un ap viņu staigā vīrs. Es pie viņu klāt un jautāju, ko tur meklē. Viņš ir atslēgu pazaudēja. Nu, es viņam jautāju, bet vai tad nevari paiet tālāk no tā staba, Laternas stabu un pameklēt to atslēgu tumsā? Kamēr tauta nesapratīs, ka tā pazaudētā atslēga atrodas tumsā, tikmēr viņu vazās aiz deguna, iznīcinās. Un pienāks laiks, ka vispār Latvijā nebūs latviešu. Visi būs pa pasauli izklīduši. Mums jautā, ko varam piedāvāt, ko liekam priekšā. Piedāvājam. Vienīgā iespēja ir nepakļaušanās šim režīmam. Uz šo brīdi nevardarbīgā nepakļaušanās. Tas nozīmē, tā kā pašreiz mēs to darām. Lai nav klusums. Ko lai jums saka vēl? Es īpaši runām neesmu gatavojies. Gadījumā, ja mēs partijas izdanājam, ir pats Radapas kustas laucītāju un ar vienkāršo tautu ir nācies runāt un ieklausīt ar tautas balsī. Tautai uz šo brīdi nav alternatīvas, kā tikai iet uz vēlēšanām. Aiziet uz vēlēšanām, tas nozīmē atzīt šo režīmu. Pat ar lielu naudu mums nav iespējas ietekmēt šo politisko situāciju, kas notiek Latvijā. Liekam priekšā. Gadījumā, ja izdanā visas partijas ar Nacionālās padomes, kā saka, roku, ir iespējas sasaukt Latvijas sapulci, kur tauta lemtu par to, būt vai nebūt partijas sistēmā Latvijā un ko darīsim ar kangariem, nodevējiem un viņam līdzīgiem. Pašlaik no Latvijas tiek izpludināta nauda. Dombura raidījumā skatījāmies. Nu, ziniet, tur nevajag politiķim, lai saprastu.
kas ir kurš. Viens liels gešefts notiek. Vēl pēc gada Latvijā vispār naudas nebūs. Kā saka, kas valda? Kas drukā naudu, tas valda par pasauli. Pārējot uz citu tēmu, ko mēs liekam partiju vietā, vienkārši spēcīgu, spējīgu, darboties rīcīgas ministru kabinetu. Tas nozīmē, attiecīgi katrs ministrs sārodā, profesionāls, strādā bez termiņa. Lai neteiktu, mēs neesam iestrādājušies un tādā garā. Ja gadījumā viņa rīcība darbība ir pretautiska, attiecīgi vācam materiālu, sniedzam tiesā un pēc nopelniem iebāžam darbu nometnē, lai atcerā, ka salaupījuši. Tas neies garām, neies secināt šīm režīmam. Salaupījušies, labi salaupījušies. Ja privāti uzņēmējs ceļ māju un iegūt tajā 15 000, tad valdība jāceļ, tad tas vairs nav 1000, tas jau nav 11 000, bet 100 un vairāk, jā. Tā kā saprotiet, mūsu valstī nav saimnieku. Būs saimnieki. Ja tauta nav kas vada, tad tauta pati mācās sev vadīt. Tā nav, ka latviešiem neatradīsim godīgus savarodu speciālistus, kas nesīs politisku atbildību par savu rīcību. Ja kāds grib izteikties, var izteikties, ja neuztaisam pauzīt, paklausīšu latviešu dziesmas. Kas grib nākt parunāt, bez šitās muzikas varēs nākt, izteikt savas domas. Cepures mums stāve viens un kaujā līdzi iet, Baļrais ienaidnieka sirds, kad iesākam mēs smiet. Vaņka laidies, ka vaļņki vien zin, ja manā rokā nacīgā pie pāres cer tev grib. Vaņka laidies, ka vaļņki vien zin, ja manā rokā nacīgā pie pāres cer tev grib. Reiz bija bunkurs 13, tur viņš dzīvoja, kad granātu tur iemeta, tad sūli pajukam. Hei, vēlreči, ko visu tiekam rot, uz pirkstiem staigāt šādi zert, ar ausim mušas ķert. Hei, vēlreči, ko visu tiekam rot, uz pirkstiem staigāt šādi zert, ar ausim mušas ķert. Bet kas ar mums nav draudzīgi, lai labāk paiet nost, jo neesam mēs saudzīgi, mēs šaujam tādus nost. Kas vēl dzīvi, lai kopā turamies, ja tik un tā pēc nāves reiz mēs vēl tiksimies. Kas vēl dzīvi, lai kopā turamies, ja tik un tā pēc nāves reiz mēs vēl tiksimies. Vienalga kāds ir šņaviem draugs vai spainis tās vai stops, kad visu rīt lai salajam, tad piedzeries kā mums. Nāc iekšā dārgais, es šņavi mūs saucu, jo kādreiz līķis būšu, es tad vairāk nedzeršu. Nāc iekšā dārgais, es šņavi mūs saucu, jo kādreiz līķis būšu, es tad